Satiksmes pārvads pār dzelzceļu atrodas pie Dzintaru dzelzceļa stacijas Jūrmalā. Tas šķērso vienu no senākajām dzelzceļa līnijām – Toņkalns Tukums 2, kas savieno Rīgu ar Tukumu caur kurortpilsētu Jūrmalu. Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūves darbi ir noslēgušies. Būvdarbu laikā ir atjaunotas pārvada nesošās konstrukcijas un brauktuves seguma konstrukcija, nemainīgi saglabājot pārvada ģeometriju. Uzstādītas jaunas drošības barjeras, izbūvēta jauna lietusūdens novades sistēma, atjaunots apgaismojums, kas kalpo gan ikdienai, gan svētkiem. Pārvada brauktuves konstrukcijas pārbūves laikā ir apvienoti pārvada laidumi. Kā rezultātā ir samazināts deformācijas šurvju skaits, kas nodrošina vienmērīgāku un komfortablāku transporta pārvietošanos. Papildus pārvada būvdarbiem ir veikta infrastruktūras sakārtošana Dzintaru dzelzceļa pārvadam piegulošajās teritorijās un zem tā. Zem pārvada abās dzelzceļa pusēs ir izbūvētas jaunas autostāvvietas, 50 autostāvvietas vieglajām automašīnām un 12 autobusiem. Uzstādītas jaunas velo novietnes, ierīkota video novērošanas sistēma un jauns apgaismojums, padarot šo vietu gaišāku, patīkamāku un drošāku. Tāpat ir izbūvēti jauni gājēju celiņi, kas nodrošina drošu un patīkamu pārvietošanos zem Dzintaru dzelzceļa pārvada posmā no stacijas līdz Dzintaru mežaparkam un tālāk līdz jūrai. Mežaparka prospekta posmā pie Dzintaru mežaparka ir atjaunots brauktuves segums un abās prospekta pusēs ir izbūvētas 32 jaunas autostāvvietas. Savukārt Eģinburgas prospektā ir atjaunota brauktuve posmā no Dikļu ielas līdz Kalsnavas ielai, pārbūvēti gājēju un veloceliņi, kā arī ierīkota jauna gājēju pāreja. Būvdarbi ir pabeigti un esam gandarīti par paveikto.